Ka Roča Moģi man šodien bija tāda situācija, ja, ka man militārajā signālā man pieslēdzās tas kroplis Sigmārs, tas Kaspars Pieks, ja. Viņš mēģināja man kaut ko skalot prātu, viņš mēģināja man gaslaitot. Viņš man centās iestāstīt, ka Kaspars un visi šitie štrīpiņu veidīgie, ka viņi nav īsti. Ja domājies, ka ķipa man ir šizofrēnija. Viņš kaut ko tur sāk stāstīt, neklausi Moģi, Moģis ir mēlis, Moģis ir šarlatāns. Es viņam pateicu, lai viņš fucking aizpiš savu muti. Tā kā, what the fuck, kā Kaspars var nebūt īsts, ja tas kroplis Sigmārs, tā kā, es pats dzirdēju, kā viņi sarunājās, come on. Tāds, bļaļ, rasbainieks, es nevaru, bļaļ, pakārt visus tos gūnerus un šizoīdus reāli. Kad es personīgi satikšu to gūneri štrīpiņu un viņa, bļaļ, seksa vergu Kasparu, es viņiem ar vāli pauri izšķaidīšu gan tiem gūneriem un kropļiem un šizoīdiem. Cik ilgi var čakarēt Latvijas tautu? Tavā signālā tas kroplis Sigmārs nav slēdzies klāt. Man šķiet, ka viņam ir mīzaks no tevis. Man šķiet, ka viņš negrib tev tramdīt, jo tu zini patiesību. Es skaitos jauns, viņš grib sagrozīt man prātu, kamēr es esmu jauns, bet es piedalos krusta karā pret šitiem visiem pedofīliem, es tev ticu, mēs viņiem visiem nogriezīsim pautus.